Labdien! Šodien es ar tevi vēlos parunāt par to, kas un kādā veidā atskaņo skaistos mūzikas skaņdarbus un to, ko mēs varam dzirdēt ar ausīm – mūziku. Vai tu zini, kā sauc to, kad spēlē kopā daudzi mūzikas instrumenti? Gan jau, ka tu zini, bet es varu tev arī palīdzēt. To sauc par orķestri. Tas ir orķestris, kad kopā spēlē dažādi stīgu instrumenti un pūšamie instrumenti. Es tev tūlīt parādīšu. Vai redzi? Te ir redzams orķestris. Tur spēlē gan violes, gan čels, kas ir stīgu instrumenti, gan arī dažādi pūšamie instrumenti, kā trompete, saksofons, mežraks, tuba un citi. Zini ko? Es tev parādīšu tuvāk katru no tiem instrumentiem, kur zini, ir tādi cilvēki, kas rada mūziku, kas komponē to. Un es tev gribu pastāstīt par vienu komponistu, kas dzīvoja senos laikos. Te tu viņu vari redzēt. Viņu sauc Antonio Vivaldi. Viņam ļoti patika mūzika, tāpēc viņš sakomponēja skaņdarbu par 4 gadalaikiem. Tad paklausīsimies nedaudz viņa skaņdarbu par rudeni, kur viņš mūzikas skaņās ir ietērpis to, kā viņa prāt skan rudens. Man šķiet patiešām skaisti. Tur spēlē dažādi orķestra instrumenti un varam mēģināt iztēloties, kāds tas rudens ir ar lapām, vēju, dažādām krāsām. Un tagad ļausim Antonio Vivaldi atpūsties un padarbosimies mēs. Es uzlikšu vēlreiz mūziku par 4 gadalaikiem. Paņemsim 2 lakatiņus, katru savā rokā un mazliet padejos. Ar lakatiņiem tu noteikti vari izdomāt savējo un patrenēties mājās.